Labdien, cienījamie klātesošie! Ir patiesas prieks atklāt Smiltenes novada pētniecības muzeja organizēto konferenci Smiltene vēsturisku notikumu krustcelēs. Šādu konferenci mēs organizējam jau otro reizi, un piepildās pagājušā gada izteiktās cerības, ka šī konference kļūs par ļoti gaidītu un, varētu teikt, arī tradicionālu pasākumu arī turpmāk. Pagājušā gadā uzrunājot klātesošos konferences atklāšanā, es ieskicēju muzeja 7 gadu darbības nogriezienī paveikto pētniecības jomā, kā arī nākotnes ieceres un plānotos pētniecības virzienus. Jāatzīst, ka pagājušais gads šajā jomā ir bijis gan rosīgs un ražīgs. 2024. gada pirmajā pusē realizējām ieceri par Smiltenes pilsētas vēstures ekspozīcijas izveidi, un muzeja naktī tika atklāts restaurētais Smiltenes pilsētas makets, un maketa autors mums tepat arī ir klātesošs. Un izstāde papildināta ar Smiltenes kartēm, attēliem un fotogrāfijām gan no arhīvu materiāliem, gan no privātpersonu kolekcijām, gan no mūsu muzeja krājuma. Šogad Smiltenes 105 gadu jubilejas gadā ekspozīcija plānots papildināt ar informāciju par Līvenu dzimtes vēsturi, un būtiska nozīme šajā procesā ir arī uzsāktais Firsta Paula Līvena memoāru tulkošanas process, kas ļauts padziļināt, iepazīt Smilteni 19. un 20. gadsimta mijā caur Smiltenes muižas īpašnieku personīgajām atmiņām. Pagājušā gadā izveidojām izstādi par 1941. un 1949. gada deportācijām Smiltenes novadā. Saistībā ar šo projektu liela pateicība visām mūsu novada bibliotēkām, muzejiem, novada pētniecības centriem, kur iesaistījās šī projekta tapšanā, sagādāja, palīdzēja ar materiāliem, ar informāciju, lai šīs drūmās mūsu tautas lapuses tiktu pilnvērtīgi atspoguļotas un dotu iespēju ar tām iepazīties visiem mūsu novada iedzīvotājiem un arī citiem apmeklētājiem. Un priecājos, ka šī izstāde iegūta tādu ceļojošu formātu, jo ir iespēja viņu izvietot arī citās iestādēs, skolās, bibliotēkās, un jau martā izstāde dotas uz Raunu un tālāk pa mūsu pagastiem pārējos mēnešos. Pagājušā gadā papildinājām arī mūsu atvērtā krājuma izstādi, akcentējot izcilā Smiltenes keramiķa Jēkaba Drandas darbu. Oktobrī atklājām izstādi Garamantas un to pierakstītāju Smiltenes apkārtnē, kura tepat blakus telpā skatāma joprojām. Tajā atspoguļots 10 pierakstītāju biogrāfijas un 10 folkloru žanri, ievadot apmeklētāju mītisko nostāstu, buramvārdu un teiku pasaulē. Uz Smiltenes pilsētas svētkiem tika sagatavots ekskursijas maršruts pa Smiltenes pilsētas kapiem, kas ieguva lielu atsaucību apmeklētāju vidū. Tas ir ceļojums laikā caur Cērtenes, ebreju, meža pareizticīgo kapsētām un Smiltenes pilsētas kapiem, ieskicējot to cilvēku biogrāfijas, kurām ir bijusi liela nozīme Smiltenes un Latvijas notikumu vēsturē no 18. gadsimta līdz pat mūsdienām. Pagājušais gads iezīmējās arī ar 2 novada muzeju reorganizāciju. Drustu muzejam pievienojoties Smiltenes novada pētniecības muzejam kā filiālē, līdz ar to pagājušajā gadu uzsākts, šogad turpinās arī Drustu pagasta vēstures izpētes process un turpinās darbs pie Drustu muzeja ekspozīciju pilnveidošanas. Pagājušā gadā turpinājām sadarbību ar pētniekiem, un daļu no šīs sadarbības rezultātu jums būs iespēja to iepazīties arī šodien, taču liels prieks, ka šogad aicinājumam piedalīties konferencē atsaucās arī Edgars Plētiens, kurš mūs iepazīstinās ar Raunas vēstures aspektiem, kā arī Reinis Kulbergs, Valkas muzeja direktors, viņš gan ieradīsies nedaudz vēlāk, iepazīstinās ar Paula Kundziņa biogrāfiju. Šodien mums konference būs tādā hibrīda variantā, mums būs gan 2 Zoom pieslēgumi, jo, lai gan liekas, ka gada sākums varētu būt tāds netik saspringts, tomēr pasākumi vairāk notiek pat vienlaicīgi, līdz ar to arī šeit mums zāle brīžiem papildināsies no citiem pasākumiem, ierodoties vēl apmeklētājiem un arī lektoriem, bet tātad īsumā ieskicējuši konferences norisi, tātad programmaiņās, kuras jūs esat uz rokām, kuras jums ir izdalītas, jūs redzat paredzētos priekšlasījumus un tiem atvēlēto laiku. Pēc katra ziņojuma 5 minūtes tiks veltīts jautājumu uzdošanai. Taču, ja uz kādu no jautājumiem netiks paspēts atbildēt, tad, un būs papildus jautājumi, tos būs iespēja uzdot diskusiju daļā. 13:00 paredzēta neliela pauzīte, kafijas pauzīte, un tad mēs atgriezīsimies šeit zālē. Un, lai veiksmīgi mums izdotos noturēties pie konferences programmas, līdzīgi kā citās konferencēs, mēs izmantosim tādu 5 minūšu kartiņu, ko mēs lektoram parādīsim ar domu, ka ir palikuši pēdējās 5 minūtes.
Un tagad es došu vārdu pirmajam mūsu konferences ziņotājiem. Tas ir Agris Dzenis, viņš mums būs pieslēdzies Zoomā. Rakstītajos avotos Smiltenes pils pirmoreiz minēta 1359. gadā Rīgas arhibīskapa sūdzībā pāvestam par to, ka ordenis patvaļīgi iekarojas vairākus arhibīskapijas pilsnovadus un pilis, tostarp Smilteni, Kastrum Smiltezele, latīniski Smiltenes pils ir saukta. Bet šeit vajadzētu pieminēt arī citu informāciju par Smiltenes pils celšanas laiku, kas īpaši vācu-baltiešu darbos bieži tiek minēta, ka pils celta laikā no 1367. līdz 1370. gadam. Nu, šī informācija ir aplama, ņemta no Johana Gotfrīda Arnta Indikļa kronikas publikācijas otrās daļas 1753. gadā, kas ir izdota. Un, savukārt Arnts ir informāciju par piļu celšanas laikiem, un tur ir liels saraksts ar pilīm, kas pētniekus mulstina līdz šim dienām un apdzīvotu vietu jubileju svinētājs. Arnts šo informāciju ir ņēmis no Jurgena Helmsa kronikas, kas sarakstīta ap 17. gadsimta vidu. Un šīs ziņas lielākoties nesakrīt ar rakstītu avotu ziņām un arī ar situāciju dabā. Tur ir sniegti arī tādi fantastiski piļu zīmējumi, Smiltenes pils, es nevaru, diemžēl, parādīt, uzzīmēta kā pusapaļa pils ar 4 apaļiem torņiem. Nu, pilsdrupās neko tādu nevar ieraudzīt. Nu, tur ir arī apaļas pilis šī kronikā un 3 stūrainas pilis, kādas dabā nekur nav sastopamas. Un tā, šī ir aplama informācija par pils celšanas laiku. Nu, tātad pils ir jau bijusi uzcelta pirms 1359. gada. Arhibīskapijas tā sauktajā Letu jeb latviešu galā bija pavisam 14 pilsnovadi ar 21 pili, tā skaitā Smiltene. Īpaši aktīva piļu celtniecība notika 14. gadsimtā, lai nocietinātos pret Livonijas ordeņa un Krievu uzbrukumiem, kā arī organizētu zemju pārvaldi un saimniecību. Pils piederēja pašam arhibīskapam, tā bija arhibīskapa domēne, to nepārvaldīja Rīgas domkapituls vai vasaļi. Un arhibīskapam bija 3 rezidences pilis, viena no tām Rauna, un Raunas palīgpilis bija Smiltene, Piebalga, Cesvaine un Dzērbene. Pēc izmantošanas veida Smiltene bija saimniecības pils, tāpat kā citas palīgpilis, nu, būtībā tā nocietināta muiža, kas apgādāja arhibīskapa rezidences pili ar pārtikas produktiem dažādiem, kas lielākoties tika ievākta nodevās no zemniekiem, nu, un daļa arī pilsmuižā tika saražota vai izaudzēta. Šīs saimniecības pilis bija mazāk izmēra un daudz vienkāršāk būvētas nekā arhibīskapa galvenās pilis. Nu, Smiltenes pils kalpoja arī kā tā sauktā ceļa kastele, Veiga kastele, jo atradās vietā, kur lielceļš, kas veda no Rīgas, sazarojās Tērbatas un Pleskavas virzienos. Nu, šis te Veiga kastele būvtips ir liels pagalms, kas ir ietverts ar kvadrāta vai taisnastūra formas ārējo aizsargu mūri, kura iekšpusē piebūvēts 1 vai 2 mūra korpusi un arī vairākas koka saimniecības ēkas varēja būt.
zirgu staļļi, smēdes, siena pārtikas noliktavas, jo šajās ceļa kastellās apmetās tādas prominentākas personas, kas ceļoja pa šiem lielceļiem ar lielu svītu. Tur šajās ceļa kastellās pietika vietas gan svītai, gan zirgiem un pajūgiem. Vienkāršie ceļotāji apmetās pilsmiestā, par ko es vēlāk pastāstīšu. Senākais Smiltenes pils plāns ir 17. gadsimta zviedru plāns. Pēc visas spriežot, tas ir tapis 17. gadsimta pēdējā ceturksnī. Rāda Smiltenes pili kā taisnstūra veida kastelu ar vienu mūra korpusu. Tā tas ir rietumu malā un vārtiem. Rietumu malā un pie vārtiem ir četrstūrains vārtu tornis un vēl viens četrstūrains flankējošais, jeb stūra tornis ir pie ziemeļu malas. Šīs te būvformas ir raksturīgas 14. gadsimta būvēm. Līdzīgas pilis bija arī Cesvainē, Piebalgā, Gulbenē. Tad šis pats ceļa kastelu tips. Plānā redzami arī divi bastioni. Ziemeļu malā, mazāk nocietinātā vietā, kas tāda zemes uzbēruma, piecstūraini, acīm redzot, uzbērti 17. gadsimta pirmajā pusē, kas ir paredzēti šaujamieroču lietošanai, izmantošanai aizsardzībā. To noteikti ir ierīkojuši zviedri. Arhibīskaps Smiltenē uzturējās reti, ir zināms tikai viens dokuments, ko viņš ir Stilvestrs Studevešers arhibīskaps izdevis 1464. gadā. 1479. gadā Livonijas ordeņa mestrs Bernts no Borhas bez zaudējumiem atkal ieņēma daudzas Rīgas arhibīskapa pilis, tā skaitā Smiltenes pili. Pilis, acīm redzot, bija vāji aizsargātas gan fortifikācijas ziņā, gan, acīm redzot, garnizons nebija īpaši profesionāls un profesionālai ordeņa armijai nesagādāja nekādas pūles ieņemt šīs arhibīskapa vāji nocietinātās pilis. Bet, 1481. gadā uzradās citi postītāji, maskavieši, kas izpostīja Tērbatas bīskapiju un 16 ordeņa pierobežas pilsnovadus, ieskaitot Smilteni, nogalināja un aizveda gūstā daudzus Livonijas iedzīvotājus. Un arī 1501. gadā Livonijā iebruka maskavieši un izpostīja visu Livonijas pierobežu. Vai Smiltenes pilsnovads noteikti arī tika izpostīts, un vai pils ieņemta, par to nav ziņa. 1530. gadā Smiltene kopā ar Raunas, Piebalgas, Limbažu, Dzērbedes, Suntažu un Salacas pilīm tika nodotas Rīgas arhibīskapa koadjutoram, jeb vietniekam Brandenburgas margrāfam Vilhelmam. Viņš uz Livoniju pārcēlās ar lielu svītu, vesels galms, kas viņu pavadīja, un šo galmu pārvaldīja un pārzināja Prūsijas muižnieks Meinhards von Širštets.
kuram 1530. gadā koadjutors Vilhelms ierādīja un nodeva izmantošanā uz mūža laiku Smiltenes pili un pilsmuižu, pilsnovadu arī. Galma meistaram maksāja 400 markas gada algu. Viņš varēja izmantot pils lopus, 24 slaucamas govis, 60 aitas, 30 cūkas. Acīm redzot, šāds lopu daudzums tika turēts ārpus pils, jo pilsmuiža bija izveidojusies tādā laikā. Daļu no zemnieku nodevām Širštets kā algu varēja saņemt vēl pārtikas produktus, sīķes, svaigas zivis, sāli, piparus, safrānu, varēja brīvi zvejot, medīt un lietot pils dzirnavas. Un jāpiebilst, galma meistars viduslaikos bija viens no augstākajiem amatiem Eiropas zemju galmos. Brandenburgas Vilhelms, tas bija margrāfs, viens no lielākajiem Svētās Romas impērijas augstmaņiem, kuriem arī bija attiecīgs galms personiski apkalpošanai un zemju administrēšanai. Tad jāpiebilst, ka 1533. gadā Brandenburgas margrāfs galma meistaram Meinekam, atvasināms no Meinhards von Širštetam, izlēņoja visu cirgaļu vaku ar 29 zemnieku sētām Smiltenes pilsnovadā. Šī lēņa izveidojās aumeistaru muiža. Aumeistars, tas ir no vācu hofmeistara, galma meistars. Tieši saistīts ar von Širšteta nodarbošanos. Tā, tad nākamās militārās aktivitātes ir koadjutoru karš starp Livonijas ordeni un arhibīskapa koadjutoru Meklenburgas grāfu Kristofu 1556. gadā, kad ordeņa karaspēks ieņem visas arhibīskapijas pilis, visbeidzot arī arhibīskapa galveno pili Koknesi, kur atradās arhibīskaps un koadjutors, un pēc pils padošanās ordenis abus kungus stingrā apsardzībā nogādāja uz Smilteni. Bet no turienes uz ordeņa Gaujienas pili koadjutors tika atlaists brīvībā un devās uz arhibīskapa Turēdas pili. Reizēm tiek minēts, ka arhibīskaps uzturējies Smiltenes pilī ilgāku laiku, gūstā būdams pie ordeņa, kaut gan tas neapstiprinās avotu informācijā. Tad 1559. gadā jau Livonijas kara laikā 18. februārī pie Tirzas maskavieši sakāva arhibīskapa karaspēku, tad uzbruka Casvainas pilī, to izdevās noturēt, tāpat arī Piebalgas pilī arhibīskapa spēkiem izdevās noturēt, bet savādāk bija Smiltenī, kur pils komandants Grothūs nolaidās no mūriem un cerēja aizbēgt, taču maskavieši viņu sagūstīja, un viņš pastāstīja maskaviešiem visu par pili. Un pēc ziņu iegūšanas maskavieši Grothūzu nosita, sadedzināja vārtus, ielauzās pilī, aizdzina visus vāciešus, sievas un jaunkundzes gūstā uz Krievzemi. Tad nodedzināja pili kopā ar dažām sievām un jaunkundzēm, kas tanī bija ieslēgušās, ko maskavieši nebija atraduši.
Un, citā avotā minēts, ka no Smiltenes tika aizvesti gūstā 20 vācieši un 200 latvieši. 1560. gada sākumā Livonijas pilīs apmetās poļu palīgspēki, bet neraugoties uz to, Krievi atkal nodedzināja Smilteni līdz pamatiem, un tur nebija, kas viņiem pretotos, jo algotņi bija pārcelti uz ziemas nometni, citur Smiltenē nebija garnizona. 1568. gadā Polijas karalis Smiltenes pilsmuižu uz 3 gadiem ieķīlāja Smiltenes stārastam un cēsu zemes tiesnesim Kasparam Modaskim. Modaskis ievērojams vīrs, turīgs, politiski ietekmīgs un izglītots, kas daudz ir izdarījis Smiltenes labā. Kaspars Mlodauskis, kā citos avītu avotos minēts, bija stārasts no 1568. gada līdz 600. gadam, tad nākamais stārasts Gabriels Vojna un Kaspars Aleksandrs Švābs. Līdz laikam, kad Zviedri ieņēma Smiltenes pili, acīm redzot, 1625. gadā tas notika, bet Smiltenes stārasta nominālais amats Polijā, Lietuvā pastāvēja līdz pat 1804. gadam. Pils bija citu rokās, bet stārasts amatā skaitījās un varbūt arī algu saņēma. Lodatska uzdevums bija atjaunot pamesto Smiltenes pili, tad nomitināt iedzīvotājus un iesniegt valstī ienākumu un izdevumu rēķinus. Sākotnēji karalis Mladatskim maksāja gada algu 1200 lietuviešu grašus, bet drīz tā vietā ieķīlāja Smiltenes pilsmuižu. Tātad Mlodatskis panāca, ka karaļa komisārs izdod rīkojumu Grunsgabalu ierādīšanai, pilsētas ierīkošanai pie Smiltenes cietokšņa, tad atjaunoja pilsmiestu, kas bija pilnībā nopostīts. Mlodatskim piederēja namīpašumi Cēsīs, Piecēsījumi, zemes īpašumi, arī namīpašums Pērnavā. Viņš nopirka vairākus zemes īpašumus Smiltenes un Cēsu pilsnovados, tātad vairoja savu turību. Līdz laikam, kad Livonijā atkal iebruka maskaviešu armija cara Ivana Bargā vadībā, 1577. gadā pēc Cēsu ieņemšanas un Raunas padošanās bez cīņas 7. septembrī cars nosūtīja vēstulis ar uzaicinājumu padoties Smiltenei un Trikātai. Uz Smilteni tika nosūtīta maskaviešu karaspēka nodaļa, lietuviešu garnizons ar sievām, bērniem un mantu gribēja doties prom, padoties maskaviešiem, bet vācieši viņus nelaida. Cars atļāva lietuviešiem doties prom ar visu mantu, viņi to darīja, tika aizvesti pie cara, bet cars mantu paturēja sev, bet pašiem atļāva doties uz Lietuvu, bet Smiltenes vāciešus tika izpostīt un aplaupīt. Acīm redzot, atkal iedzīvotāji tika aizvesti gūstā un pils izpostīta.
Poļu-Zviedru karš sākās 1601. gadā. Šī gadā Smilteni ieņēma Zviedru karaspēks, bet domājams pēc 3 gadiem to atkal atguva poļi. 1625. gadā vasarā Zviedri atkārtot ieņēma Smiltenes pili. 1626. un 1628. gadā poļi siroja Smiltenes pilsnovadā. Un kopš 1629. gada noslēdz Altmarkas pamieru, tad iestājās ilgstošāks miers Smiltenes apkārtnē, vispār Zviedru vidzemē. Un karalis Gustavs Ādolfs 1625. gadā Smiltenes, Raunas, Dzērbenes un Drustu pilsmuižas un Pausmanes muižu piešķīra vienam no turīgākajiem Zviedrijas aristokrātiem un ietekmīgākajiem, arī vienam no ietekmīgākajiem valsts padomniekam Svantem Banneram. Viņa mantiniekiem šīs muižas palika līdz muižu redukcijai 1681. gadā, kad lielākā daļa vidzemes muižu atkal nonāca kroņa īpašumā, un Svantes Bannera mantinieki nomāja no kroņa turpmāk Smiltenes pilsmuižu. Smiltenes pilsmuižas ēkas aprakstītas inventārijā, kas veikts 1688. gada 27. septembrī. Pavisam aprakstītas 24 koku ēkas. Par pašu pili ir minēts, ka vecajos pils mūros ar 2 sienām ir piebūvēta klēts, jeb graudu sabērtuve no apaļbaļķiem ar salmu jumtu. Pēc plāna spriežot, pils šī laikā bija pussagrūsi, bet iespējams, ka tur vēl uzturējās neliels Zviedru garnizons, jo Smiltenes vācu draudzes baznīcas grāmatās 17. gadsimta 90. gados minēti Zviedru jātnieki, apakšvirsnieks un kapteinis, virsnieks, kas ir apprecējušies Smiltenē, kuriem tur ir dzimuši un kristīti bērni. Tātad, cik man laika vēl ir? Man tieši tikko kolēģi rādīja, ka 5 minūtes jums palikušas ir jāvēl. Tā, labi, par pilsmiestu ātri. Pilsmiestu izveidojās gandrīz pie visām Livonijas ordeņa un Livonijas bīskapu pilīm. Ilgstoša miera laikā, 14. un 15. gadsimtā pilsmiestu izveidošanās bija iespējama. Tās bija nenocietinātas dzīvesvietas. Tie veidojās piļu tiešā tūmā baznīcu, kapsētu un tirgus laukumu. Latīniski pilsmiesti saukti opidum, kas nozīmē pirmkārt tirgus vietu. Tad draudzes baznīca, tirgus laukums un kapsēta, 3 objekti, ap kuriem veidojās pilsmiesti. Atšķirībā no pilsētām, pilsmiesti bija pakļauti piļu jurisdikcijai. Tur dzīvoja tirgotāji, amatnieki, kas piekopa amatus gan savai iztikai, gan pils labā. Viņi maksāja nodokļus pilī, viņus varēja tiesāt piļu pārvaldnieki. Un bez zemeskunga, respektīvi arhibīskapa atļaujas, viņi nedrīkstēja pārdot vai ieķīlāt runsgabalus un mājas pilsmiestā. Smiltenes pilsmiests pirmoreiz minēts 1428. gadā.
diezgan daudz pirkšanas, pārdošanas dokumentu, kas attiecas uz īpašumiem Smiltenes pilsmiestā. Nu, tie, kas tur ir dzīvojuši, ir amatnieki, arī Bende, jeb moku meistars 1495. gadā ir minēts. Un pārsvarā Smiltenes miestā atradās krogi, nevis tirgotavas vai amatnieku darbnīcas. 1601. gadā 18 kroga vietas pilsmiestā bija. Un krogi nebija tikai dzertos, bet pirmkārt tie bija viesu nami, kur varēja apmesties ceļotāji, kas devās pa lielceļu no Rīgas uz Tērbatu vai Pleskavu un atpakaļ. Kur varēja paši atpūsties un paēst un paēdināt un atpūtināt savus zirgus, novietot pajūgus drošā vietā. Un, lielākā daļa šo kroga vietu piederēja pilsnovada dišciltīgajiem, ar Buksheudeni minēti Horsti, Blūmeni. Un 1638. gadā pēc Zviedru poļu kara postījumiem pilsmiestā bija palikuši tikai 3 krodzinieki, kas bija aumeistaru un Blomes muižas dzimdzemnieki, uzturēja krogu muižnieka uzdevumā. Un vecais slesers, jeb atslēdznieks, tulkojumā no vācu valodas, kas izgatavoja un laboja stobrus, šauteņu vai lielgabalu stobrus. Un 1688. gadā arklu revīzijā un inventarizācijā miests vairs nav minēts. Kaut gan 1702. gadā mācītājs Svante Gustavs Dīts rakstīja, ka miestu ar kādām 20 mājām, baznīcu, draudzes skolu un mācītāju muižu ir nodedzinājuši Krievi. Pēc šiem Krievu postījumiem lielā Ziemeļu karā praktiski viss sākas no nulles, un smiltenieši visu būvēja no jauna. Tad, par baznīcu runājot, iespējams, ka tā jau kopš 14. gadsimta bija mūra baznīca. Katrā ziņā 17. gadsimtā visos avotos tā parādās, kā mūra baznīca ar koka tornīti, kas piebūvēts jumtam. Un jā, arī šo baznīcu noposta Krievi 1702. gadā. Un 1688. gadā, acīm redzot, baznīcas tūmā atradās arī skola. Viena no retajām skolām Vidzemē, kas šajā laikā bija rīkota. Aprakstīta dzīvojamā ēka no koka ar piebūvētu lielu istabu, acīm redzot, mācību telpu. Veca pussabrukuša rīja un jauna nesen uzcelta priekšrīja. Baznīcas grāmatās minēts arī skolotājs Albrechts Lange, kuram 1694. gadā nomira pirmā sieva. Tanī pašā gadā viņš salauzāts ar otru sievu, Annu Kristīnu Rodi, iespējams no miesta iedzīvotājiem. Un 1698. gadā kristīta viņu meita Katrīna Elizabete. Jā, paldies par uzmanību.